Jūs esat mīkstie. Tā, nu šodien parunāsim par ļoti drosmīgiem cilvēkiem pēdiņās. Parunāsim par mīkstajiem, jo savādāk es tos cilvēkus nosaukt nevaru, kas neieliek savu bildi, ieliek kaut kādu tur puķīti, nevar uzrakstīt savu vārdu un nāk un heito, raksta pilnīgus debīlismus. Nu, kā es saku, dumībiņas. Nu, dumībiņas raksta. Mīkstie. Reāli mīkstie. Ir cevišķi pēc pēdējā video, ko mēs ielikām, kur lielveikala stāvvietā mums pienāca galā čalis, normāli saģērbies, smirdēja pēc spirta un tur diedelē naudu. Un es viņam saku, varbūt tev darbu? Nē, man nevajag. Es saku, tev vieglāk ir šitādi iedelēt? Jā, viņš atzīst, ka vieglāk. Mums tur pārmeta, ka mēs nepalīdzējām un tā, nu kā nepalīdzējām, mēs taču piedāvājām. Vai klausīties? Maizītē vienmēr es iedošu, iedošu. Badā neviens nepaliks. Bet uzrakstīt no sava tāda neforšā profila, nu kāda neforšā, ne no sava vārda, ne ar savu bildi, drosmīgi. Un tas jau nav tikai mums, tas ir vairākiem tiktokā, es eju cilvēkiem skatos, meitenēm, puišiem, visiem raksta šitie heiterīši. Nu jūs esat mīkstie, nu reāli mīkstie. Un tad, kad jūs nākošais paņemat savus tās pirkstiņus un drukāsiet tos komentārus, atcerieties tos mans vārdus, ka jūs esat mīkstie. Tieši tā.